Parādīšu tīri tāda iedvesmē, varbūt dažas atskaišu piemērus no dažādām jomām, lai jūs ieraugat, varbūt, ko var uzskatīt par atskaitu, kurā palīdz būt efektīvākiem un motivē mūs kaut ko mainīt mūsu dzīve. Pirmkārt, gribu teikt, ka nevienmēr dati un uz datiem balstīti lēmumi ir patikami. Mēs mēdzam ieraudzīt datus, kuri mūs pārsteidz, kurus mums labāk neredzēt nekā redzēt. Un lēmumi, ko mēs iedomājamies, ka sēžam un pielemjam, var izpausties, ka patiesībā ļoti smags darbs no vadības komandas puses, lai transformētu savu uzņēmumu, bet labāk zināt nekā nezināt. Ja? Un svarīgi, lai tā informācija būtu līdzīga, ka mēs redzējām iepriekšējos piemēros, ka viņus valsts ieņem dienas parādīja A, B, C, ja? Bet apakšā vesela loģika un milzīga mašīna, kura mums sarēķina tos radītājus, un mēs varam virzīties pēc tam arī atpakaļ. Ja uzņēmējs pasaka, kāpēc es esmu B, mēs varam atrast viņam atbildes, kāpēc. Ja? Un līdzīgi mēs redzējam PTSB. Viņus neinteresē viss tā liela ķīmija. Viņi grib ieraudzīt bildi ar rekomendācijām, ko darīt. 5 sekundes man ir skaidrs, tās process, tā struktūra vienība. Sākam kaut ko darīt. Ja? Un šeit ir piemērs es paņemu savu meitu no skolas, un man arī pietiek ar 5 sekundēm, un viņai pietiek ar 5 sekundēm, viņa mācās 9. klasē, lai ieraudzītu. Ir ok, nav ok. Tātad, ko es šeit meklēju? Es meklēju šeit anomāliju. Es skatos, vai ir kaut kāda novirza, kaut kādas normas, kurai man, kā vecākam, būtu jāpavērš uzmanību. Es redzu savu meitu, un kas ir svarīgi, meitas redz sevi uz citu klases biedru fonā, un citu klašu fonā, un citu skolu fonā. Un tad viņi saprot, ok, es gribu šajā latiņā palikt, es negribu nolaisties zemāk, es gribu palikt šādā līmenī. Ja? Tātad mēs acim redzam motivāciju cilvēkam, ja viņš ierauga savu reitingu vai nodaļa ierauga savu reitingu, uzreiz skaidrs, ka mums rodās motivācija tur palikt vai kaut ko uzlabot. Nākamam. Lūdzu. Viens piemērs drusku no cita gala ir uzņēmums AEG, saucas Applied Energy Group, uzņēmums specializējas uz energoefektivitātes, viņa palīdz veikt auditu un izstrādāt ceļa karti, piedāvāt dažādus risinājumus, kā var ietaupīt enerģijas patēriņu vai efektīvāk izmantot enerģijas avots. Un šis pakalpojums bija pietiekoši pieprasīts, bet viņu modernizēja. Un modernizēja tieši ar analītikas palīdzību. Ko viņi izdarīja? Viņi agrāk, es varu palūgt nākamo slaidu, un vēlreiz nospiest. Jā, viņi izdarīja tā, viņi agrāk sniedza tādus pārskatus, tur bija dokuments, kur ir aprakstīts, kas jādara, bet viņi paņēma un uztaisīja Power BI, mēs viņam palīdzējām izveidot Power BI, tad visas viņu zināšanas par to audita iegūtiem secinājumiem uzlikt vizuāļos, lai mēs ieraugam, kādi projekti, kādi ieguvumi mums var dot. Un saliekot Power BI vizuāļus, viņi šos vizuāļus dod kopā ar pakalpojumu klientiem. Tātad šīs nav domāts, lai viņi pieņemtu lēmumu, bet lai viņu klienti varētu vieglāk pieņemt lēmumus. Tā kā klienti izvēlās programmas, kurās viņi grib, pieņemsim, vecas iekārtas mainīt, tur pašvaldībā uzsāk programmu par, nezinu, vecu spulzīšu nomaiņu vai vēl kaut ko, ja, kas, vai energoefektīvāku iekārtu izmantošanu, vai citu degvielas izmantošanu, vai citu enerģijas avotu izmantošanu. Un viņi pēc tam seko tam progresam, nevis tikai mērķi izvirza, bet seko progresam, cik tad reāli tālu viņi tikuši tajā programmā. Pats klients, pašvaldība, valsts iestādē, atsevišķi uzņēmums. Un analītika palīdzēja faktiski AEG popularizēt savu pakalpojumu, viņš palika ļoti pārskatāms, ja? Un klienti ir ieguvēji, viņu klienti ir ieguvēji. Varam tālāk šķirstīt. Tad minēšu mūsu Latvijas piemēru tiesu administrāciju, mūsu tiesu sistēmu. Tur arī bija, protams, ļoti liels izaicinājums, kā padarīt tiesu sistēmas darbu efektīvāku. Tiesu administrācija rūpējās par šo procesu, viņam ļoti daudz datavot tiesu informācijas sistēmu, valsts, datorizētā zemes grāmata, izpildu lietu registrs, Horizon, dokumentu vadības sistēmā, tur citi rīki, ļoti daudz rīku. Viņi to salika datu noliktavā, un ir, zinām, publiska vietne, kur var publiski iegūt datus, dažādas radītājas par lietu izskatīšanas ilgumiem tā tālāk. Lūdzu tālāk. Un no tās pašas vietnes es paņemu vienu piemēru, kuru es gribu parādīt, kur principā parādās arī tiesnešu lietu caurlaidspēja. Tātad mēs redzam, kurš tiesnesis ir efektīvāks. Mēs nezinām detaļas, protams, bet mēs redzam tiesneši ar visvairāk izskatītām lietām un citi radītāji.
Ja? Tātad tie radītāji ir aprēķināmi un ieraugami. Ir vēl citas atskaites, kuras šeit es nerādīšu, bet kuri principā apkopo informāciju par katra tiesneša produktivitāti, cik produktīvs ir tas darbs, tai skaitā sistēma analizē, kādas aplikācijas darbojas, kad dators ir ieslēgts, kad viņš ir izslēgts, kādas webvietnes apmeklēts un kategorizē. Pēc tā tas ir produktīvi vai mācībām vai vēl kaut kam. Un pēc tam šī atskaita aiziet automatiski reiz tur mēnesī tiesu vadītājiem. Un viņš arī individuāli veids pārunas ar attiecīgiem tiesnešiem. Arī acīm redzams efektivitātes pieaugums, tāpēc, ka ne vadītājs var visu nolemt. Mēs faktiski motivējam pašus darbiniekus būt efektīvākiem, tāpēc, ka zinot, kur es atrodos, es kļūstu ļoti motivēts. Ja? Es nevaru teikt, klau, man tur bija īpašā lieta. Ja? Nē, mēs redzam, kādas tev bija lietas, un mēs redzam, cik daudz. Ja? Un pasaulē es ļoti daudz tādu gadījumu redzēju arī veselības aprūpē, arī izglītībā, kur principā individuāli aiziet pārskats, kā minimums struktūrvienību vadītājiem ar viņu radītājiem. Labāk arī pašam darbiniekam, varam tālāk šķirstīt. Vēl viens piemērs, kur var piemērot dažādās jomās, tas arī viens valsts pārvaldes iestādes, kur, pieņemsim, šajā gadījumā mēs varam arī pastīties kā studiju programmas, pieņemsim, izglītības iestādēji. Mēs sakategorizējam izglītības programmas pēc produktivitātes vai tie kritēriji, kurus definē pati izglītības iestāde. Pieņemsim, studentu pieauguma skaits, studentu atbierums, cik studenti pabeidza programmu laikā, cik daudz ņemā kaut kāds akademiskas atvinājums, tā tālāk. Un mēs redzam studiju programmas, kuras atpaliek no produktivitātes robežu, un redzam programmas, kuras mums tiešām ir produktīvas, augošās un tā tālāk. Ja? Un līdzīgi mēs varam sakategorizēt un saklasificēt arī citas lietas. Šajā gadījumā varbūt, pieņemsim, korespondents, lietvadība. Ja jūsu iestādē ir pienākums tur 15 dienu laikā sniegt atbildi, jautājums, vai jūs ar to tiekat galā? Vai jūs tiešām vienmēr pieturaties pie šīs prakses? Un šeit mēs redzam struktūrvienības, redzam termiņu, pieņemsim 30 dienu laikā mums jāsniedz atbildi, un redzam struktūrvienības, kuras, diemžēl, pārsniedz šo termiņu, tā kā pārkāp likumu savā ziņā. Ja? Un varam redzēt, kas tieši aizņem visvairāk. Tā kā laika mums aizņem kaut kādā saskaņošanā. Mēs varam redzēt arī, kuri no darbiniekiem līdz pēdējam tur to dokumentu un pēdējā brīdī tikai piespēlē kolēģiem, un viņš sniedz atbildi jau nokavējot viņu. Un mēs šādā veidā, principā, varam ļoti uzlabot mūsu darbības efektivitāti. Var nākamo. Tā, un noslēguma vārdi varam šķirstīt uz priekšu. Tas ir, mēģinām atbildēt uz jautājumu, kas ir laba BI atskaitē. 3 lietas, varbūt, kuras gribās uzskaitīt. Pirmais ir gudrība. Tā kā no biznesa, no īpašniekiem, no vadītājiem, kuri mums turē uzņēmumu, mums jāizvelk informācija par to, kas mums ir svarīgi, kas mums būtu jāredz. Kāds mums būtu mērķis, kāda ir tā gudrībā, vai tas ir eksperts mūsu zinošais kolēģis. Ko mēs gribam, kādu loģiku mēs gribam ielikt. Tad, protams, datu kvalitāte, kur bez tā. Datu avotam jābūt pieejamam. Un tad ļoti jāpacenšās visu šo gudrību un datu avots savilkt viegli uztveramā informācija. Jābūt, principā, vienam skaitlim, kurš mums, kā luksofors, zaļš, sarkans, dzeltens, kas mums uzreiz pasaka labi, nav labi, ir vērts tālāk pievērst uzmanību, nav vērts pievērst uzmanību. Un rīkoties attiecīgi. Tā kā laba atskaita ir tā, kurā palīdz organizācijām attīstīties. Vienalga, labs vai slikts, izmaksas mums pārāk lielas, vai ieņem pārāk mazi, vai studenti aug, vai pašizmaksā medicīnas manipulācijām pārsniedz NVD noteikto, vai vēl kaut kas, jebkurš radītājs, kurš mums kaut ko pasaka un palīdz attīstīties. Varbūt apvienojam pakalpojums, varbūt vēl kaut ko daram. Gudrība. Ja, tā. Jautājot jūsu biznesam un vadībai, kādam mērķim vajag tos datus, ja? Kādam mērķim vajag klientam, darbiniekam vai biznesam un ko mēs gribam tur secināt. Uzziniet, ko datos vadība uzskatīs par anomāliju. Tas ir ļoti interesants jautājums. Ja jūs uzdosiet savai vadībai, nevienmēr uzreiz var pateikt. Mēs redzam datus, it kā ok, kas nav ok? Mēģinam tos kriterijus nodefinēt. Un to, ko valsts ieņem dienests šodien rādīja, ka izvalkot no tiem cilvēkiem, kuri eksperti savā jomā, aprakstot tos noteikumus, jūs arī iegūstat to loģiku, kura tālāk palīdz reikināt jau automatiskā veidā to. Un uzreiz izgaismojot šos datus, lai ir skaidrs, kura kaut kas slikts, kaut kas labs. Ja? Varam nākamo.
Datu kvalitāte. Bieži vien, ja jūs pieņemsim šodien pēc semināra aiziet un domājat, uztaisīšu sev analītiku, ja? Pirmais, pret ko jūs atdursieties, jūs ieraudzīsiet visdrīzāk čupu ar salauztiem Exceliem. Tie ir Exceli, kuru kāds apkopo, neregulāri, prasa, gaida, liek kopā informāciju. Tad ko jūs darīsiet? Tu Excel novizualizēsiet, vienreiz uz viņu pastīsties un rīt viņš jau novecos. Respektīvi, tie dati vairs nav ticami un izmantojami. Tā kā, protams, jāpadomā, kā jūs dabojat datus gatavus un uzticamus. Un, lai tas notiktu, diemžēl bieži vien mums tomēr jāatsakās no tiem Exceliem un jāpariet uz strukturēt datu uzskaitu. Neizbēgami. Tur varbūt viena, otra, trešā platformā. Šai piemēra es parādu, ka pieņemsim Microsoft Excelis, mēs pārvēršam viņu par Microsoft PowerUp. Arī kaut ko tur uzreiz izkrasojam, ņemam tos pašus datus, strukturējam, kaut ko izliekam aplikācijā, nodibinam darba plūsmu un no šejienes jau ņemam datus. Ja, šis ir tāds low-code piemērs, kur nevajag programmēt, bet mēs dabojam logiku, kādu mums vajag un izmantojam viņu kā datu avotu mūsu analītikai. Un trešais ir viegli uztverami dati. Elementi, kā es teicu, mēģinām augšā parādīt vienu skaitli, divus skaitļus, kuri mums ļauj secināt 5 sekundžu laiku un aizvert šo atskaiti. Man ir skaidrs, tur ir zaļš. Vai dzeltens, es gribu pastīties, es gribu uzklikšķināt, kaut ko ieraudzīt. Ja? Izgaismojam kaut kādas novirzes, ja? Kam jāpievērš uzmanībā. Un ja mums kaut kāds skaitlis nepatīk, budžeta pārsniegšanā, iepirkuma termiņa kāvējums, līguma summas pārsniegums, tuvojās termiņš, līgumam un jāpagarina, jāsaka laicīgi rīkoties, meklējam lejupizpēti, meklējam atbildes uz jautājumiem. Līdzīgi kā uzņēmējs grib zināt, kāpēc tāds reitings, arī mēs, finanšu direktors, grib zināt, kāpēc mums šādi dati, studiju programmas vadītājs, veselības iestādes atbildīgie. Un ejam, meklējam dažādu detalizāciju līdz pamatojumu dokumentam. Mēs gribam, jo ir cilvēki, kuriem jāatrod atbildes ļoti detalizēt, mums jāspēj viņam to informāciju dot. Pateikt, rekur tas rēķins, rekur tas avans, rekur tas maksājums, kāpēc mums šis skaitlis ir šāds. Un saliekam kopā tā, lai mums ir gan kopā skaitli, gan detalizācija, ja vajag, bet lai mums ir ātri ieraugam tā kā pārskats. Un, jā, nākamais. No Emergent tad jūs dzirdēt stāstus dažādas, bet mēs varam palīdzēt identificēt, kādi dati nepieciešami jūsu vadībai, klientiem, darbiniekiem, lai jūs būtu efektīvāki. Mēs varam palīdzēt uzdot tos pareizos jautājumus, kuri izgaismo to. Varam palīdzēt izveidot strukturēts risinājums tur, kur viņi nav, kur jums pieņemsim Exceli, aizstāt viņus un varam palīdzēt uzbūvēt modernu analītiku, ko lietotāji gribēs izmantot ikdienā.